Sveiciens visiem! Šodien ir tā diena, kad man ļoti gribās runāt savā dzimtajā valodā. Katram mums ir savas lietas, kuras nodarbina mūsu prātus. Manu prātu, kā parasti, nodarbina es gribu būt laimīga. Nenoliedzami koncentrējieties uz pašreizējo brīdi un atzīstot mazos priekus un svētības mūsu dzīvē, mēs mainām savu skatījumu uz to, kas mums jau ir. Kad galvā nejaucas domas ne par pagātni, ne par nākotni, mēs varam būt tikai un vienīgi šajā mirklī. Un tas bieži vien ir ļoti skaisti. Ar skaisti šoreiz es domāju lietas, kas mūsos izraisa brīnišķīgas sajūtas. Ja vien kādreiz nonāc šajā Anglijas daļā, tad noteikti apmeklē Korfpili. Sanāca tāda kā neliela reklāma šai pilī. Kas man ir laime? Tā noteikti ir spēja pārvietoties. Spēja vēl kaut ko piedzīvot, redzēt, mācīties un vispār būt savā dzīvē. Man tāpat kā vairākumam cilvēku ir savi kāpumi un kritumi. Bet, ja ir kritumi, tad labāk tos piedzīvot priecīgi. Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš labi jūtas blakus visām 4 stihijām – gaisam, ugunim, zemei un ūdenim, protams. Mazliet atkārtošos, bet laimi var iegūt tikai tad, ja tu pats sevi ļoti labi zini, un es zinu, ka pie dabas ātri atjaunojos. Epizodē 33 es jau minēju, ka man ir plāni veidot neparastus foto par Korfpili, taču toreiz iejaucās man citi plāni. Latviešiem ir tāds sakāmais, ja kazē nav piena, tad nav. Šodien es varu teikt tikai vienu. Ja tajā dienā es tik viegli pārslēdzos uz citiem mērķiem, tas nozīmē tikai vienu, ka ne diena, ne es pati bijām piemēroti šiem plāniem. Šodien ir pilnīgi citādāks stāsts. Iedvesma jau bija jau no pirmā mirkļa, un tāda laimes sajūta, ka likās, es neatceros, kad pēdējo reizi tā bija. Manai laimei iemesli ļoti vienkārši, jo pavasaris šogad bija sanācis ļoti lietains un mākoņains. Saule noteikti dara ar mani brīnumus. Cilvēces vēsturē jau ļoti daudzi ir centušies aprakstīt, kāda tad izskatās īsta laime. Iemesls noteikti ir tas pats, lai labāk saprastu, kas mēs esam, kas ar mums notiek un par ko vispār ir dzīve. Ja es tagad laimi iztēlotos kā laimes pierādziņu, tad laime būtu piepildīta ar dažādiem pildījumiem. Es esmu pārliecināta,
Ja cilvēkam ļautu izvēlēties, ar ko pildīt viņa laimes pierādziņu, tad viņš sev izvēlētos sev patīkamās garšas, krāsas un tekstūru. Es piedāvāju atkal atgriezties pie lietus tēmas. Iepriekš es minēju, ka man patīk visas 4 stihijas. Tātad lietum man arī vajadzētu patikt. Man viņš patīk. Bet atslēga ir tajā, ka visā ir jābūt līdzsvaram, tātad harmonijai. Ja sākas pārsātinātība vai kāda elementa pietrūkst, sākas disharmonija un laimes sajūta pazūd. Šodien man vēl gribas pieskarties tādam jēdzienam kā nepilnības skaistums. Šis vairāk ir stāsts par to, ka reizēm ir jāļauj lietām būt tādām, kādas viņas ir. Jo pasaulē ne tikai es un tu esam savas laimes pierādziņu cepēji, bet tādu mums apkārt ir daudz. Un reizēm vienkārši ir jāmācās arī izbaudīt, kā tas izdodas citiem. Šī mācīšanās ir gluži kā vilcienam pārbrauciens no stacijas A uz staciju B, jeb citiem vārdiem no es uz mēs. Ja vien neesi nolēmis palikt viens un nošķirt sevi no visas pasaules.